Pašvaldības uzņēmums Ūdaka atgādina, ja īpašumā ir kanalizācijas sistēma, kas nav pieslēgta centralizētajam kanalizācijas tīklam, tad mājas īpašniekam ir jānodrošina sistēmas uzturēšana, kā arī uzkrāto notekūdeņu izvešana atbilstoši normatīvajiem aktiem un vides aizsardzības prasībām. Šāda prasība pastāv jau gandrīz 2 gadus, un to paredz ministru kabineta noteikumi. Lielākā daļa māju īpašnieku kanalizācijas sistēmas uzturējuši atbilstoši vides normatīvajiem aktiem un ievērojuši visas nepieciešamās prasības, bet aptuveni 10% mājsaimniecību to vēl nav izdarījušas. Šobrīd ir tā, ka mēs esam jau šī gada laikā sūtījuši brīdinājumus. Pēc sekot to ir darījusi pašvaldības policija, kas ir apsekojušos īpašumus, un ir bijuši arī cilvēki aicināti uz administratīvo inspekciju. Šobrīd gan laikam, cik es zinu, sodīti nevieni nav, bet principā, jā, mēs nākošais gads sūtīsim atkārtot šos brīdinājumus, tad, protams, jā, tad iespējams, kad arī būs cilvēki īpašnieki tiks sodīti par to, ka netiek veikta šī reģistrācija. Ja cilvēki neapdzīvo šo īpašumu tik un tā, viņiem par to būtu nepieciešams mūs informēt. Jā, protams, mums ir salīdzinoši daudz tukšu mājsaimniecību, kur cilvēki vienkārši vai nu izbraukuši, vai kaut kāda iemesla dēļ šobrīd tur nedzīvo, jā, bet tas nenozīmē, ka viņiem par to nebūtu jāinformē. 23. gada beigas, 24. gads bija tas pēdējais termiņš, kad bija nereģistrētās sistēmas vai arī, teiksim, tās, kurām reģistrācija ir atteikta. Saskaņā ministru kabineta noteikumiem viņiem bija jāpieslēdzas centralizētai kanalizācijas sistēmai, ja viņiem tāda iespēja tika nodrošināta. Ja. Ventspils decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs izveidots 2019. gadā. Tajā ir informācija par to, kuras lokālās sistēmas tiek izmantotas, kāda notekūdeņa apjoma tajās tiek attīrīta vai uzkrāta, kā arī ļauj pārbaudīt sistēmu izmantojamību. Papildus reģistrācijai ir svarīgi ievērot notekūdeņa izvešanas regularitāti. Tas ir neretāk kā 1 reizi gadā. Ventspils pašvaldība ir mazliet nākusi cilvēkiem pretī, ja, un ja mūsu pašvaldības saistošie noteikumi nosaka, tomēr, ka šī izvešana ir jāveic vismaz neretāk kā reizi gadā. Ja. Tad, protams, ir jāskatās, ir mājasaimniecības, kur varbūt ar to pietiek, un varbūt, kad arī tādās vietās, kur ir cilvēki, kā lai pasaka, ja, viņi notekūdeņi, viņi tiek attīrīts kaut kādās savās sistēmās vai savos septiķos, ja, tā septiķu uzturēšana kārtība arī to pietiek un pieļauj, bet, protams, jāņem vērā arī to, ka, piemēram, ir vides aizsardzības ministrijas izstrādās vadlīnijas nosaka faktiski, kad šo notekūdeņi būtu jāvērt proporcionāli patērētā ūdens daudzumā mājasaimniecībā. Ja. Tas nozīmē to, ka būtībā tādā blīva apdzīvotā teritorijā, protams, nepietiek ar to, ka tiek izvests reizes gadā. Ja. Tātad tur ir jāizvērt būtībā atbilstoši tam, cik jūs esat patērējuši ūdeni, cik jūs tiešām tā ir slēgta krājkvertne, lai rūpētos par to, kā es teicu, lai neattīrītie notekūdeņi nenonāktu apkārtējā vidē. Ja. Slikti vai nepareizi uzturētas notekūdeņu sistēmas rada vides piesārņojuma risku. Uzņēmums Ūdaka aicina būt atbildīgiem par vidi un sabiedrības veselību. Jau no pašiem pirmsākumiem, jau no 2004. gadā, kad principā mēs sākam attīstīt infrastruktūru par Eiropas naudām, kad ienāca Eiropas naudas, Eiropas fondi naudas un bija iespējas būvēt ūdens kanalizācijas tīklus. Tas galvenais mērķis jau bija ne jau izbūvēt tīklus un sniegt pakalpojumus. Galvenais mērķis tomēr ir un paliek, ja, rūpēties par apkārtējo vidi. Ja. Tātad šie tīkli izbūve bija domāta, tas līdzfinansējums bija tāda mērķa, ja, lai mēs attīstot savus infrastruktūru, izbūvēt kanalizācijas tīklus, nodrošināt pakalpojumu pieejamiem iedzīvotājiem, attiecīgi, teiksim, mēs varētu nepiesārņot vidi ar saviem notekūdeņiem. Ja mēs teiksim tā, tā ir īstenībā jau tāda cilvēka paša domāšanas veids un atbildība par to, ko es daru un kā es ietekmēju vidi. Ja? Un tieši tas pats attiecās uz decentralizētām kanalizācijas sistēmām. Jo jāsaprot, teiksim, ka šie vidē novadītie, neattīrītie notekūdeņi piesārņo to vidi, kur mēs apkārt dzīvojam. Turklāt jāņem vērā, ka notekūdeņus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Ventspilī var izvest tikai ar pilsētas asenizatoru reģistrētu asenizācijas mašīnu. Šis reģistrs atrodams portālā ventspils.lv sadaļā pakalpojumi.